Nu, čau visiem! Kā jau fonā redzat, kur mēs esam? Lidlauks. Esam beidzot atbraukuši uz Ventspils lidlauku. Pamēģināsim beidzot 400 metrus, ko esmu, man liekas, vienreiz dzīvē braucu 400 metrus. Sīkais nekad. Konkurence te nav, jo te ir treniņi. Un gribējām iefilmēt jau, kā mēs braucām uz tejieni. Jā. Bet viens aizmirsts atmiņas kartu mājā. Līdz ar to nav... Kāds arī aizmirst uzlādēt rācijas? Es uzliku, redzēju, tur ir problēma tajā rācijā. Ja es vienkārši pieliku lādēties, mums reiz pilnu. Aizmirst. Tad tā, nu jā, skatīsimies, kā iet. 2.5. Tas slavenais 2.5 iet. Jā. Vienīgais Baltijā. Vienīgais 2.5 Baltijā, kas iet. Lieta, ka tev akauks ir. Jo visi bet ārā 2.5, tad Džeks iet, bet 2.5. Jā, droši mēs esam Ventspilī. Mums ir pat servis komanda līdzi. Jā. Katram savu. Katram savu? Jā, nu kas. Jā. Bet nu mēs skrienamies līdz pirmais izjūkam, tad līdz pirmais apstājās. Vienīgi abi divi reizēs skrieciet pret otru, tad ir... Izjūkam reizē, tad būs jautri, jā. Tad būtu ļoti interesanti. Labi, ejam pastaigāt, pastīties, kas jau ir atbraucis dalībnieku parkā. Jā, tad pieminētais 2.5. Ar izpūtēju caur holbu pašā vidū. Tāda ir PS6. Ar tādiem pašiem diskiem kā man. Tādu pašu rūsu kā tev. Reāli tādu, nē, nav gan tāds pats salons. Viņam ir pilnādi, bet arī salons izrauc ārā. Es būtu interesanti zināt, kas ir darīts. Nu, te ir. Jā. Jā. Mums nekad netika. Pagājušā video tika apspriests, jā. Aptuveni bražikas ātrumu. Tagad varēja zināt, cik 400 metros vai ir atšķirība vai nav. Nav, es jau viņam 200 metros roku klāt. 400 vajadzēja būt ieteorēts vēl labāk. Lai gan viņam ir īsāk. Nu? Viņš ir benzīnieks. Viņam ir forši, kad ir griezes. Garāk, to ir. Jā. Не поехать по 313, да. Divas mazas turbuļiņas. Nu, bet divas. Ātrāk spūlo. Jā, nu, pagaidām jau īsti tev sapraši, kas ir, jo pēc saraksts mēs esam kad top 5 lēnākās mašīnas. Jā. Jebkas, kas šodien stāv, ir ātrāks. Te ir Teslas, lēda modelis ar 1000 zirgiem. Rider Drive arī kaut kur redzējām ar savu modeli X. Es arī ar aprāt. Jā. Bišu tuku, pēc tam nogriezu 800. Tā kā, nu, BMW, Audi, ir daudz redzētas mašīnas jau iepriekš. Nu, zikā, jo tas jau ir aptuveni tās vienas tās pašas mašīnas laika braukā. Nu, vien tie paši cilvēki visiem patīk tas. Nē, man te baigi konkurence, tur 2-3 mašīnas tikai, ar ko es varētu skrieties. Te arī aizmugurē ir rastnie lielie sliki. Mūsu mašīnas. Šido dragreisu izdomājām izņemt. Pārtaisīt pieplūdu sistēmu? Jā, un arī noņemt gaisa filtru. Vai neredz, jāieliek iekšā, vot. Šitā redz labāk. Nekā, varētu jau attaisīt vaļā, kas likums. Tad ir mans. Tur tikai vienkārši izrauts salons, lai projām nās ielicis salānu no Drag and Chill pasākuma un visticamāk arī baigi nelikšu iekšā. Te vēl ir auto izstāde. Redzēsim, kas te īsti būs. Viss tas tur ir? Jā. Tev būtu 19, tad tu arī varētu stāties abās pusēs. Jā, pa vidu vienkārši nostāties, bet tā kā nav 19, ir mani 16. Jā, 19 nevar. Mēģināsim, skatīsimies, kā būs. Būs interesanti. Jā, ceru. Viņi teica, būs Es saprotu to, ka man tas būs, tie 400 metri būs tik ilgs brauciens. Jo kā ieliks 4. tad jau 5. tad liksies, ka es vispār nekustos priekš. Skaista mūža. Jā, tie diski tādi tīri, vai? Nu, bet diski. Audix. RS. Bet
Ričiem, ar to Mers, viņam man patīk, kāda ir, viņam vakardienas tieši, kad pētīja viņa diskus, man ļoti patīk viņa diski. Kaut kāda ritīgi līdzīgi tādus, kādas es gribu sūtīt ar tādiem Man liekas, caurumiem viņam un ir tā. kaut kas līdzīgs, vai ne? Nu, viņam ir kaut kas starp taviem diskiem un tiem diskiem aptuveni, kaut kas tam līdzīgs viņam ir. Jā. No TDR šoreiz neviena nav, mēs esam vienīgie. Jā. Tas skumji, bet nu... Bet šitais laikam ir pēdējais Drag Race šogad. Man liekas, vairāk ko... Nē, nākošajās brīvdienās, man liekas, ir rullīts. Jā, bija rullīts, zinu. Bet tur baigās cenas esot. Cik es sapratu, jau kaut kur grupā gāja. Bet rullītī ir baigi mazā distance, tur tiešām maz... Jā, tur ir 100 metri. Jā, tur ir Bet tur ir plus, 1, 2, 3 labākajā gadījumā, nu. Dīzeliem vislabāk tur. Vēl M, kas brauc. Vot, kaut kas uz šito pusi viņam ir Ričiem. Tas nav tas 1, 2 benzīns, vai kurš bija? Tur bija pieteicies. Jā, tas varētu būt. Nē, 1, 3 man liekas. Nē, 1, 3. Nē, varbūt 1, 3. Vēl vairāk zinu kā tev. Jā. 220, man liekas. Jā. Tā kā... Tagad tā, nu. Katrs atbild, lai galā nekūleņot vai kaut ko tur nesadarīt. No drošības viedokļa ķivere, piesprādzēties. Man jautāja, ja grib pasažieris. Jā, var, pa vienam var, bet jābūt arī ķiverei piesprādzējušies un pilnā apģērbā. Jāmēģina kā džemper dabūt uz to braucienu. Es zinu, kad ir karsts, bet treniņā drīkst izvizināt arī kādu pasažieru. Braucam līdz galam un kreisā puse nogriežās pirmā. Kreisā puse nogriežas pirmā, sāks braukt atpakaļ, un tad labā puse nogriežas. Negriežamies uz līnijām. Viena līnija, man liekas, 600 eiro maksāja nokrāsot šitās te kubika. Tāpēc te salikt paļies pa līnijām, nebraucam un negriežamies vienkārši uz viņām arī riņķī. Ja vajadzēs startu parādīt, kurš nemācēs, tas atnāks beigās, parādīsim. Lielākā daļa zina, ka zina. Elektroauto, 3 elektroauto ir pieteikušies lasīt. Elektroauto vajag 3 sekundes apstājoties, viņam vajag 3 sekundes laika, lai viņi ieslēgtu dragmodu. Sandrs, dzirdēji? Tu ieslēdz degli, jā? Elektroauto, kad piebrauc, pagaidi 4 sekundes, jā? Pagaidi, kad viņš apstājās, vai viņš var piebraukt arī otrais, bet no tā, ka viņš apstājās, noskaidr 4 sekundes un tad laid vaļā. Jo tad ir aptuveni 4 sekundes un 0,6 sekundu katra lampiņa, man liekas 0,5 sekundu katra lampiņa, tad tur jau ir gandrīz 5,5 stundās, 5,5 sekundes, kamēr laikam jāpietiek. Ja 5,5 sekundēs neiekļausieties, sorry, tad benzīna motori ies garām. Teiksim tā. Ko vēl? Nu, būtu vēlams kondicionieri izslēgt pie starta, lai netek. Cerams, eļas nevienam netek. Ja kādam kaut kas izlīst uz starts, tad būs tehniskais pārtraukums, kamēr savāksim. Atpakaļ var braukt tur kaut vai 200, nu 150, nu te galā pie šitās līnijas, te gan lēnām. Te būs 2 meitenes, kurš paņems čekus, apstājieties un te patās iedos jums braucienu laiku, jā? Čekus, jā. Katram iedos čeku pa braucienu laiku. Visi stājamies dzīvā rindā. Ja kāds griba, ko sarunāt, braukt reizē, nu, jāsarunā, ja grib. Pičkaus, varbūt bez rindas var iebraukt priekšā. Tomēr ātrākā mašīna šodien uzbrauks zem 9 sekundēm būs. Думаю, да. Попробуем. Nu, redz, tad viņš tajā brīdī, kad grib, viņš piebrauks priekšā. Nu, tas arī būs tas ātrākais auto, tā kā šauva elements, lai viņam nav jāstāv kopējā. Tas mums nebija sarunāts, bet tā daram. Jā, ārpus nespolēt, šoreiz norobežojam tur tālāk no tām līnijām, lai nav citreiz brauc uz to pusi uzsildīt. Nē, uzsildīt vajag stāvot, ja grib riepas uzsildīt, tad laižot klāt, tā kā aizbraucot iepriekšējās mašīnas, laižot klāt, kā tu darīsi? Pirmais var uzsildīt riepas, bet uzsildīt gaitā.
Tāpēc tas kabelis ir tālāk. Pēc kabeļiem tikai var jāstāv tā skriešanās vieta. Jo šitien piebrauc klāt jau mašīnas, kur brauc, no šī vietā ir nākamās mašīnas, vai ne? Šī vietā stāv. No šejienes var uzsildīt priekš. Lai nav starts nav šita plēs ārā pirms tam iepriekšējā gadā. Pa teritoriju braucam 20 km/h, varbūt lēnāk. Cilvēki tomēr, es domāju, ka būs. Laba diena, reklāma aizgāja. Es domāju, ka cilvēku būs daudz, tāpēc ir labāk aizbraukt, ja uzreiz grib stāties rindā, uzreiz stāties un tur braukt ļoti lēnām, prātīgi. Bērni gan ar ģimenēm arī būs. Cerams, nebūs neviens starpgadījums. Nu ko, ir man pirmais starts šodien tūlīt būs. Izskriesies Cupra pret Kupēju Quatriku. Mums ir ar Bračku rācijas savā starpā un ar mūsu mehānikiem vēl ir rācijas, lai var ātri viegli sazinoties. Man ir jauna ķivera, kā redzat. Viss normāli? Jo, es ar GoPro runāju. Ok. Jūtos lauks. Gaidam startu. Kupēju uzvarēja Cupru. Nākamreiz man jāstājas tajā pusē, lai jūs redzat, ka visi, kuri mani apdzen. Pīzdā ir karsti, nu tā, ka ritīgi karsti. Viņš nopies startu! Es pacēlu! Ej, 140 km/h. Ej, tu nost. Labs pirmais brauciens ir ļoti labs. Man ļoti patika. Ej, tu nost. Tiešām rītīgi forši, rītīgi labi. Ļoti labi. Ir. Let's go. Let's go. Valdies. Nu jā, viņam pat neko atrast. Tas ir filmēts no malas un ļoti labi ir uzskatāms, kā nevajag startēt drag race'ā. Cilvēks, visticamāk, bija ļoti uztraucies. Nu ko, esam nostājušies starta līnijas. Esam gatavs skrieties. Man blakus atrodas Bračka. Skriesimies pret Bračku. Pēc laikiem viņš uzvar mani pa aptuveni 3 sekundēm. Tā kā jā, tad redzēs, kā būs. Es forši nostājos šajā pusē, lai jūs redzat, kā ir tajā pusē, kad viņš iet garām saviem melnajiem dūmiem. Tā kā jā. Mazliet uztraukums ir, vairāk nekā pat pirmajā braucienā, bet nu... Ko padarīt?
aizģēts viņam, tas auģiks iet, es saku. Vai nav skaisti? Vai nav skaisti? Nu tā. Ir uzbraukts. Pagaidām baigās rindas, tagad panākam bišķi maliņā. Baigās rindas ir, lai izbrauktu, bet divreiz esam izbraukuši. Jā. Ir forši, piemēr man patīk, kad ir izbraukts, var atbraukt servis par katru. Ir sasodīti karsti. Atkal mums vēl sagaisa laika. 30 grādi, man liekas. Nu, uz lapiņas rāda, kad ir 30 grādi. Jā. Labi, ir vējš, varbūt tāpēc liekas, ka nav tik silts. Bet ir silti. Ir silts, jā. Arī viens pret otru uzkrājāmies, to jau jūs redzējāt tikko. Varbūt pēc tam tiek skatās. Kā saidītos? Gan jau liks vienkārši pēc kārtas, lai nav jāčakarēs. Jā. Ir uzbraukts, viss ir labi, viss tur. Rasītos kaut ko ar riepām labāk, jo mans sīkais izlaks pat priekšā. Jā, viņam ir puskorpus gandrīz izlaks pat priekšā. Laikam uz ziemenēm iebraukāju, uz draģiem, nevis uz vasarenēm. Jā, nu man ir ziemens virsū. Tev ir vasarens. Man ir vasarins, Mišelīns vēl pie tam. Nu, bet nekādas stilīgas un vecs. Nu, ne, vecs viņām plus 10 gadi. Kaut kas te notiek, viss tā arī turpinam. Viss ir jauki un skaisti. Cilvēki, nu, normāli, nav daudz, nav maz. Es teiktu, ka ir mazi pa lielam, tie ir tie, kas brauc un ir serviskāri, kas ir līdzi atbraukuši. Pa lielam tas arī ir no malas, man liekas, baigi daudz. Jā, es domāju, pat līdz tiem 4 akurāt neskriesies visi, ka beigsies ātrāk, ka visiem jāapniks skrieties. Puse nobirs, un otrā pusē jau būs apnicis skrieties. Bet pagaidām neviena mašīna nav nobeigusies, man liekas. Tas Subārs, pats pirmais. Bet viņš pēc tam brauc. Viņš vēl vienreiz brauca, jā. Jā, izbaudam pasākumu, viss ir skaisti jauki. Jā, pagaidām viss ļoti apmierināts. Turpināt skatīties. Tieši tā. Es tur tālāk labi būs. Tiekamies. Mēs nevaram paredzēt. Tiekamies vēlāk. No ko es čel no manas mašīnas? Droši viņš tas būs, no manas būs maz. GoPro sīkais negribēja baigi likt. Lika visur citur, Teslās un visur. Fizikas sīkais. Tā, uzbrauksim, pastīsimies, parādīsim arī, kā mums iet. Rindas ir samazinājušās, vieglāk uzbraukt. Un bet tā. Aiziet jaudinieki. Bet tā, pasākums forši lasni. Pats brīdēs, man patīk štāds. Šitās man tiešām patīk. Auģikā. Jā. Veiksim tā, davai. Tā. Jā, dzirdējāt, par ko es dabūšu skrieties par 2.5, B5. Bet viņš iet labi, tiešām labi. Viņš iet labāk kā man. Bet man nav baila pakās tā kā. Attaisnojums viņam ir 15 kaltie, man nav 16 lielā gumija un viss slikti. Pailgi ir stāties uz Eiglašu, jo jāizbrauc un tad viņiem jābrauc apkaļ, tad tikai nākošo slēžu sanāk diezgan laika pasēdē. Sīkam būs jāgriež ārā šitais tukšais brīdis un slinkums laika ārā kamēr. Bet cik ir pats labākais? Vēl sūdīgāk. Nē, pilnīgi vienādi. Tātad 1000 daļas tikai atšķirās. Cik es vienādi varu nobraukt? Jā, bet viņš tev pa sekundi. Jā. Viņš pa sekundi ir ātrāk. Viņš ir pa sekundi ātrāk. Viņš ir pa sekundi. Bet es viņam startā aizlicu priekšā. Jā, bet es Bet 25. Tik konstanti nemainīgs tas ātrums ir. Tas ir baigi labi, ka tu vari visu laiku tik vienādi laiks ir.
Jā, tas jau. Jo tajā pirmajā braucienā ir... Jo man ir 2 ienācis lupiņas. Bet tajā pirmajā man ir reāli 12,6. Pa pussekundi ātrāk bija pirmais brauciens. Pak 12, tāpat būtu papis. Tātad 12 jā. Es galvenais tam džēlam Tesla saku, viņš man nebrauc pēc pēcteņš, viņš tā nē, būs normāli. Būs normāli, viņš man saka, viņš brauc uz lapjām rielām. Nē, es tev gribsi veikt šito bēmu uzskaiti. Var paprasīt, cik viņam ir... Tas ir jau uzvāk. Viņš jau uzvāk. Es īga uzvarēju! Nē, pašā jautri. Ko svapos 2,5? Jā. Rakstu Lambertam meklē man 2,5. Bojam mammas auģika, jā. Mammas auģi motor, jā. Reiku, mamma tev būs pelākais tagad. Kā, viss sīkais liekam tavu motoru mammas mašīnā, mammas motoru tavā un būvējam augšā 2,5. Pierādās, nav jēgas 1,9 čakarēties te. Mamma jau tirsādi ir tas 2,5. Tādi jau ir visi. Visi jau tādi ir. Visiem starts būs tāds. Sanelēni visiem tāpat jau ir vēl līdzi. Tikko izbrauc par bebi, atzīst, ka ir problēma. Es aizmirsu ieslēgt GoPro. Kaut kā tā. Gadās arī tā. Nav pieredze, ka jāatcerās pa GoPro, kas stāv. Sorry. Nu, ko skriesimies pret 4.2 kupēju. Esmu jau skrējies pret viņu biķerniekos. Iepriekšējā video, ko jūs redzējāt. Viņš ir mazliet lēnāks nekā brālis, tā kā zaudējušas viennozīmīgi, bet, nu, galvenais ir piedalīties. Preslīd izslēgt. Man vairs nav tas tāds baigais uztraukums pirms starta. Vispār galīgi vēl. Esam starta rindā, lai būtu rindā uz startu. Tagad bija pusdienu pārtraukums visiem. Es ar mazliet iedu. Es gribētu sagaidīt kādu, kurš izskatās vismaz kaut cik vienlīdzīgi ar manīm, kaut kas nav jaudīgs, lai man būtu interesantāka skriešanās. Jo pagaidām visas reizes, kur es skrēju, esmu smagi papis. Nu tā, esam pret B7. Nē, B7. Tātad esam nostājušies pretī B7. 2.5 dīzeli, tādiem pašiem diskiem kā man ir. Viņam esot kaut kas darīts, bet viņš zirgus nezina. Viņš iepriekš skrējās pret vienu B7 un tam B7. Tāpēc negribētu skrieties, jo viņam ritīgi ilgi doto startu. B7 zaudēja, tātad B7 ir lēnāks par viņu. 1.9 pret 2.5, ne? Ķīlētu 2.5. Mēs tev ticam. Pizdā viņš iet reāli. Kādam nevajag ātruploķi, man ir jautājums.
Tev ātrumu kolēģi. Tev nevajag. Bļa, bet tu tā aizlidoji no Eglas, balls, tu vienkārši izlidoji. Man likās, ka tu samīzies. Visiem bija false starts. Man likās, ka tu reāli samīzies, jo tev tāda saķere bija no tā starta, ka viss ģets. Es kā pīs otrajā tā, baļā! Moši tad būtu uzreiz, ja nebūtu mūs. Nē, tur bija. Bija ļoti sanervozējusies. Bet aizlidi tur rītī, kāds tev rēčs? Abi divi reāli sačakrējāties, cik es saprotu. Nav slikti, salīdzinoši ar viņu. Kā? Kā lika otrajā tā. Tur ir tik smagi, tur maucās virsū. Maņas laika ir viens un tas pats laiks. Mēs labi paņēmām Pauls. Viņš izlec, es pārīju no idejas. Nē. Man bija ritīgi labs reaction times. Es netieku. Es arī gribēju uzstādīt labāko reaction, bet es izlecu pātri, jo Tesla izlecu. Nu ko, atraduši kaut cik līdzīgi pretinieku, vēlreiz Škoda. Nu, cerēsim uz to labāko, ko lai saka. What the fuck? Tā, tur iet labi. Pizdā, kā viņa iet. Kā viņš iet? Kā viņš iet? Zaudējām, bet tātad viņi ir vēl ātri. Tātad reāli ļoti maza mašīna. Reāli kāda viena varbūt ir tikai lēnāk par mani. Ko? Diena ir pavadīta, ir vakars. Kur gan? Ventspilī bez jūras. Tas jau mums ir tradīcija pēc kaut vai atbraukt, vienkārši paiet metru un braukt mājās. Kad ir jāatbrauc. Kā jau mēs smējamies. Šodien ir perfektās dienas, perfektais vakars vēl. Tieši tā, jā. Visu pasākumu izbaudījuši. Baigi apmierināties, jā. Jā, es arī Vēlākais izturēju. Manais Auģiks arī izturēja. Mums ir tas, ka mums vairāk priekš tās mašīnas iztur. Jā. Bija tiešām. Bija labi. Nebija slikti. Jā. Šo var pateikt. Cerams, ka izbaudījāt. Tas, kas ir pa safilmēts, šoreiz diezgan maz, man liekas, bet nebija arī baigi ko filmēt tādā ziņā. Jā, nebija tēdera. Tā kā jā, Pieļauju domu, kad nākošais video, runājot par nākošajiem video, ka tas tagad būs pauzīt kādu laiku, jo nekas par tuvumā nav īsti plānots. Jā. Diemžēl. Es pieļauju domu, ka nākošajie video varētu būt mašīna apskati beidzot. Es ir paprasīt, lai varētu uztaisīt vai ko. Bet es pieļauju domu jau šo video skatoties, ka varētu TDR-am būt mans atskats. Jā, jau tavējos svētdien filmē. Kas viņiem tur ir plānā? Varbūt, es nezinu, vai jēga taisīt savu, jau TDR-s uztais. Jā, pa man Auģika vienīgies. Pa man Auģika tur tā salīdzinot. Bet, pa lielam, vasara gandrīz beigusies. Kas ir? Beigusi, teiksim tā. Kompānija mums bija labi, mums bija 2 serviskāri līdzi. Arī atsaucīgi cilvēki, visi palīdzēja kā vien var. Liels paldies viņiem. No kamerām viņi mums izvairījās, protams. Kā jau visi cilvēki. Jā, sākumā bišķi pagrūti pierast pie tām kamerām. Tā. Tev ir kas sakāms vēl? Baigi nē. Spiežiet like, subscribe. Jā, un tiekamies nākošajos video. Čau! Čau!